Labdien, mīļie klausītāji! Visiem om! Šodien mēs abi divi ar Ati esam nolēmuši jums pastāstīt mazliet vairāk par to, kas ir senči un kas ir rūpes par dzimtu. Man vismaz personīgi rūpes par dzimtu agrāk asociējās ar svecītes nolikšanu kaut kur apkapsētā, vai arī bērnībā, atceries, bija filmas par indiāņiem, kur indiāņi vienmēr ieklausījās savās senču balsīs, kas izpaudās kā vēja šalkoņa vai kādas citas dabas zīmes. Un tas arī bija viss. Bet kas ir vēdiskā izpratnē, kas ir rūpes par dzimtu un vispār priekš kam tas ir vajadzīgs? Un visiem labdien, klausītājiem! Tās ir rūpes par dvēseli. Tādā ļoti plašā skatu, tādā plašā aptverošā skatā, kas ir dvēseli. Jo tādā brīdī, kad rodās bērniņš, tad pirms tam notiek divu dzimtu apvienošanās. Vai cilvēki precās, vai viņi neprecās, tas nav tik būtiski, bet bērnu rašanās ir dvēselītes pievienošanās un divu dzimtu apvienošanās. Un šāds process bija vecākiem un vecvecākiem un vecvecākiem. Mēs tā skatāmies pagātnē, tad mums tur ir ļoti daudz senču, kuri pirms mums dzīvoja, lietoja visu to, ko var lietot uz zemes, tā skaitā arī pašu zemi, ja? Gan dzīvesvietai, gan ēdienam, gan jebkurai eksistēšanai, ja? Mēs visu ņemam no zemes. Zemes, gaisa, ja? Domāju, tādā plašā mērogā no dabas. Un dzimta to visu mums ir nodrošinājusi, saglabājusi, cik nu varējusi, sabojājusi, ja, kā nu kura. Nodevusi no paudzes uz paudzi. Jā, nodevusi no paudzes uz paudzi. Un šeit mēs esam kā tāds mūsu dzimtes gala produkts. Un visa mūsu dzīve ir saistīta ar dzimtu, un tikai pateicoties dzimtai un pateicoties šim te dvēseles principam, mēs šeit šobrīd dzīvojam. Un mūsu dzīve ļoti, ļoti saistīta ir ar to, kā pēc tam, kad mūsu dzimta nodzīvoja savu dzīvi fiziskā ķermenī, kā viņu dvēselītes jūtās pēc tam. Un ja mēs savā dzīvē saskaramies ar kādiem šķēršļiem, tad ļoti bieži, nevienmēr gan, bet ļoti, ļoti bieži tie ir šķēršļi, kuri ne tikai mūsējie, tādi individuāli, bet vesels dzimtes šķēršļi. Kad mēs vispār ar tevīm lietojam vārdu dzimta un senči, mums ir varbūt klausītājiem jāpaskaidro sīkāk, ko mēs saprotam ar terminu dzimta. Ko tas nozīmē, cik paaudzes tas sevi ietver un cik cilvēkus tas sevi ietver? Tā ir ļoti milzīga tāda tēma, jo mums ir vairāk senču, bet ietekme ir no 49 paudzēm. Cik viņi ir, jūs varat paši paņemt lielu kalkulatoru ar tādu milzīgu ekrānu. Man liekas, ka tur nepietiek skaitļiem vieta beigās. iPhone var sagriezt horizontāli un pamēģināt sarēķināt, jā. Jā. Bet tie ir tādi cipari, skaitļi, kas galvā neievietojās ikdienā. Un tas, kā viņu dvēselītes jūtās, ir cieši saistīts ar visām mūsu dzīves jomām. Tātad tas ir cilvēku
cilvēku pūlis patiesībā, kas stāv it kā aiz katra cilvēka, pareizi tā es saprotu. Jā, mēs neesam vieni pat tajā brīdī, kad šķiet, ka vairs neviens tā kā nav vai nepalīdz, vai cilvēks palicis pavisam viens. Īstenībā tā nav, jo dzimta, viņas funkcija ir ļoti, ļoti svarīga. Tā ir atbalsts, palīdzība, aizsardzība un tāda svētība tādā ziņā, ka atbalstīt cilvēka pirmsākums, tur izveidot attiecības, nodibināt ģimeni, radīt bērnus, karjerā, darbā, biznesā, veselībā, visā šajās jomās ir vajadzīgs dzimtas atbalsts, dzimtas svētība, dzimtas enerģija. Un, ja mēs analizējam horoskopu, mēs pat varam redzēt, kurš sencīts ir ar kādu dzīves jomu saistīts. Jā, mēs pat varam neatcerēties vārdu, uzvārdu un ar ko tas cilvēks nodarbojās. Mums tas svešais īstenībā sencis liekas, ka viņš ir svešs, mēs viņu nezinām, mēs viņu neesam redzējuši viņa fotogrāfiju, mēs kā ikdienā par to tā nedomājam. Bet var teikt, visu laiku tādā fonā šī te senču enerģija mūs ietekmē nemitīgi. Vai arī kaut kā vai kaitē, vai arī palīdz. Viņu pamatu uzdevums ir palīdzēt, bet ja viņi pēc nāves ir iestrēguši un nav līdz galam nonākuši, ja tagad paskāla latviešu folklorā, vai ka ir šī saule, tā saule un aizsaule, un aizsaule ir tā vieta, no kurienes vairāk neatgriežas un savienojās ar dieviņu. Ja? Tāpat kā Gaitrī ir Bhur, Bhuvas, Vahā, tās ir trīs, arī tās pašas trīs pasaules. Jā, līdzīgi. Jā. Tās trīs pasaules, un ja šis ceļš nav aiziets līdz galam, tad tā dvēselīte, mūsu senču dvēselīte mūs nevar atbalstīt. Piemēram, mamma horoskopā ir tas pats, kas cilvēka dzīves vieta, emocionālais stāvoklis, viņa emocijas, viņa sajūtas, sirds. Starp citu, tas ir viens no iemesliem, krūtis un plaušas. Krūtis un plaušas, jā. Un ja ir sarežģījumi pēc mammiņas nāves, tad mammas dvēselītei sarežģījumi, tad līdzīgas dzīves jomas skars arī pašu cilvēku, vai viņam emocijas nebūs stabilas, jā. Vai būs grūti visu laiku saglabāt mieru un stabilitāti, vai arī var izpausties kā slimība. To jāskatās ir individuāli, vai arī kā šķēršlis ar dzīves vietu, ja, ka bieži cilvēki maina dzīves vietu, nevar iegūt savu, vai kad iegūst savu, sākās šķēršļi. Piemēram, mammas mamma ir cieši saistīta ar attiecībām, viņas mamma savukārt ar darba, biznesu, karjeru, un mēs varam katru dzīves jomu atrast. Horoskopā var to visu atšķetināt. Jā, bērni ir saistīti par vīriešu dzimtu, par tēviem jau saistīti. Starp citu, labi, ka tu ierunājies par tām līnijām, tāpēc, ka vai ir kāda atšķirība dzimtas ietekmes ziņā vīriešu līnijai, tā kā pa tēvu līniju, kur ir dzimtas aiziet zārs, un pa mātes līniju, vai ir atšķirība? Ir jomas, kuras abi pārvalda, tāda atšķirība ir, bet ietekmē jāskatās katram individuāli horoskopā. Piemēram, tas, kas ir atšķirīgs, Sūrija, saule pārvalda tēvu un vai vīrišķo, ja, to līniju dzimtā, mēnesis Čandra pārvalda sievišķo līniju dzimtā, un tālāk jau mēs jāvar vaļā ir horoskops dzimšanas un jāskatās, kā jūtās viena un otra graha, ja, Surija, kā jūs. Tātad tas ir tomēr individuāli. Jā. Un tālāk jāskatās ir individuāli, bet kopumā, sievietes viss mēs skatāmies daļai pēc Čandras, bet vēl citi veseli parametri ir, un vīrišķo mēs redzam pēc Surijas. Bet var arī neskatīties horoskopā. Var paskatīties, ar kādām, piemēram, slimībām ir slimojušas sievietes dzimtā, vai ar kādām slimībām ir slimojuši vīrieši dzimtā, vai kāda likteņa ir sievietēm dzimtā, vai kāda likteņa ir vīriešiem dzimtā, un to jau saikni jūs varat redzēt, uzzīmējot savu dzimtas kopu un uzzinot šo cilvēku likteni.
Ja, tas būtu tas mājas darbs, ko es ieteiktu visiem izdarīt. Tāpēc, ka tur jūs atradīsiet savu problēmu cēloņus, tepat pētot savu dzimtu. Ja? Un ja vēl pielikt tam klāt horoskopu analīzi, tad būs pavisam liela skaista bilde redzama. Viņa parasti nav skaista. Viņa ir skaista tad, kad to atrisina. Jā, esam paši arī ar to saskārušies, bet par to varbūt vēlāk. Bet tad būtu vienlīdz svarīgi pieminēt gan senčus no tēva puses, gan senčus no mātes puses. Un katrs var aizdomāties par to, kādas ģimenē ir šīs te pārmantotās slimības, kaitīgie ieradumi arī attiecināmi pie slimībām, ja, šajā gadījumā, jo, cik es saprotu, tad arī to ietekme ir saistīta ar senču tādu nelabvēlību. Tā būs arī atkarības ieradumi, jā. Kaut kādas tādas lietas, ko cilvēks gribētu tikt vaļā, bet netiek smagas ģenētiskas slimības, kuras nodod paudzi tālāk. Ja? Un tās ir lietas, no kurām var izvairīties, ja pirms bērna rašanās abi divi, tās divas dzimtas, kas apvienojās, atrisina savu dzimtas negatīvo karmu un iegūst dzimtas atbalstu, vai dzimtas svētību. Tu prasīji par tām paudzēm, un šeit ir tā, ka vajag rūpēties par visiem, gan vīriešiem, gan sievietēm. Tur ir vienlīdz svarīgi dzimtā, īpaši tās, kas ir pirmās no tevis, pirmās 3-4, ja, paudzes, ja. Atpakaļ, ja? Jā, tātad tur vecāki, vecvecāki, un ja vēl zinat, tur vecvecāki, ja. Un tur vajadzētu uzzināt vārdus, un šajās te puģās, homās vai kādās citās upājās, ja, tātad veids, kā to risināt, tur būtu viņi jāpiemina pēc vārdu, bet ja vārdus nezinu, tā arī citreiz gadās, ka nav saglabājušies arhīvi, ja, albumi, nav neviens, kas to var pateikt vairs. Varbūt, ja, tad nevajag izsamist, vajag rādniecisko saikni pieminēt, ja. Bet, ja runājam par visām 49 paudzēm, tad tā pirmā esmu, tā kā ir pats cilvēks, tā kā es vai tu, un tad tālāk aiziet skaidrs tālāk. Un tur ir senatnē izveidojies tāda kolektīva, apzināta sankalpa tāds nodoms, ja, kur savācās visi un nolēma, ka vīriešiem vieglāk ir tur tādus darbus darīt, un sievietēm vieglāk padodās citus darbus darīt. Un tad mantras puģis un tur homas taisīt, to vīrieši te uzņēmās veikt ne tikai priekš sevis, bet arī priekš visām savām sievietēm. Un tad bija tāda milzīga kolektīva upāja, lai to iedarbinātu, un tas jau ir ļoti, ļoti sen noticis. Un no tā brīža, kā vīrieši pārņēma to upāju stafeti, tas nenozīmē, ka sievietes nevar veikt upājus. Tas nekad tā nav bijis. Tas vienkārši tādā tradīcijā ir iegājies, ja, ka tad, ja vīrietis veic upājus priekš dzimtas, tad viņš var arī pievienot klāt sievas dzimtu 49 paudzēs. Un caur tiem visiem vīriešiem tajā dzimtā saņem visi, ja, tā kā tie senči tā kādreiz bija dzīvojuši, tad arī šajā gadījumā, ja mēs pēc tām 49 paudzēm katrā paudzē pavarojam pašu galveno sensi, ka vīriešu līniju, tad caur viņu enerģiju prāna nonāk pie visām sievietēm, pie visiem citiem vīriešiem, pie visiem tur brāļiem, māsām, brālēniem, māsīcām, visiem, kas onkuļiem un tantēm, visiem pārējiem, kur ir tā radnieciskā saite, kur ir tā karmiskā saite, kas ir jāatrisina. Tad ir vēl tāds jautājums, droši vien klausītājiem arī iespējams radās tāds jautājums,
Kāpēc mēs tieši tagad par to sākām runāt? Un kad ir vispār jārūpējas par senčiem? Visu cauru gadu? Vai tas ir tikai kaut kāds noteikts posms, kad tas ir jādara? Ir īpašas dienas cauru gadu. Jā, tātad Amavasis un Purnims ir cauru gadu. Bet ir arī citas dienas, kad var veikt upājas dzimtē. Bet īpaši svarīgs ir laiks, ko vēdiskā dzīvesveidā sauc par Pitrūpakšu. Latviešu valodā mēs varētu teikt, ka tas ir vēdiskais veļu laiks. Katru gadu viņš druscīt tie datumi mainās, bet tās ir 2 nedēļas. Gandrīz bišķi vairāk, un šogad tas ir no 19. septembra līdz 5. oktobrim. Tas ir 2021. gadā, jā. Jā, 2021. gadā, varbūt kāds šo klausīsies jā, vēlāk. Jā, katru gadu tas mazliet nobīdās, bet pamatā tas ir agrā rudenī. Un tas ir tāds brīdis, kad visa dzimta, vienalga, kur viņi atrodas, un vienalga, kādā stāvoklī ir, vai viņiem ir dvēseles miers, vai viņiem nav dvēseles miers. Viņi nāk skatīties, kā mēs šeit dzīvojam. Viņi tiek pie visiem radiniem, un viņi gaida savu prāna, savu enerģijas, savu uzmanības devu. Un tam ir domāts speciāls upājas, un šobrīd jūs varat mājaslapā paskatīties. Šīvas centra mājaslapā ir jau sarakstā izlikts lielākā daļa ar Pitrūpakšas upājām. Ir jums iespēja veikt to, ko es esmu jums mācījis, vai arī paspēt noskatīties kādu lekciju par šo tēmu. Un ne tikai piedalīties manis veiktajās upājās, bet arī pašiem veikt to, ko jūs paši mākat, vai arī apgūt. Līdz Pitrūpakšam vēl ir. Ko var cilvēki paši veikt, to var tavās lekcijās, jā, uzzināt? To var uzzināt lekcijās, jā. Krievu valodā ir tāda lekcija, всё о родовой садая, viss par dzimtu. Un arī Šivam arī ir lekcijas krievu valodā. Lekcijas krievu valodā. Jā, mūsu Šivaģī. Un man ir apmācība arī, kā var veikt pats drusku sarežģītāku rituālu, ne tik apjomīgu, kā es veikšu Pitrūpakšā, bet ko var iemācīties vēl paši, un tad var arī to veikt. Podkāstu komentāros es noteikti pievienošu saites uz šīm lekcijām un arī uz informāciju par to, kas notiks šoruden par visiem šiem te. Nu, un tad varbūt nobeigumā varam pastāstīt, kāda ir mūsu personīgā pieredze ar šo te senču barošanu un ar to, kā tas izmainīja mūsējās dzīves, mūsu kopējo dzīvi un katra dzīve atsevišķi. Es vairs pat neatceros, ar ko tas viss sākās. Tas sākās ar laulībām. Nē, es atceros tikai to lielo, milzīgo vēlmi palikt stāvoklī. Tas bija tas mans lielais mans dzinuls, kāpēc es biju gatava jau kaut kādā brīdī darīt visu iespējamo. Un tad? Mums nesanāca. Jā. Un tad mēs sākām meklēt, kāpēc mums nesanāca. Mēs meklējām to ar Šivanādī palīdzību, gājām pie Šivas uz konsultāciju. Katru reizi, kad pie Šivas konsultācijā bijām, viņš pastījās mūsu horoskopus un teica tā, jums vajag. Un man šie vārdi, un tas atkārtojās vairākas reizes, visu laiku tā fonā bija par šo tēmu. Un tad mēs nolēmām, ka mums vajag tā kā atrisināt, ja jau šobrīd nesanāk, tad ir jāatrisina tā fundamentāli. Tad bija tāds brīdis, kad mēs meklējām arī savus palmu lapus, kur mums abiem pateica, ka mūsu karma ir tāda, ka ja mēs šobrīd ieņemstu bērnu, tad viņš būtu ar defektiem vai slims.
Nu jā, tur bija tāds ieteikums, ka varbūt labāk nevajag. Jā, un iedeva ļoti daudz upais, kurus mēs arī veicām. Un tad pēc kāda laika mēs atradām vēl, meklējām tālāk, gribējām tā kā līdz galam to atrisināt. Ja nu ne šitai dzīvē, tad varbūt, lai nākošajā nebūtu tāds problēmas. Atcerējos, ka mēs toreiz runājām, jo viss bija tās prognozes, nu nebija nekāds rožainās pašā sākumā. Un pie tam tā informācija tā kā atkārtojās un pārklājās ar gan to, kas bija no šī Veggie konsultācijā, gan to, kas bija no palmu lapām. Bet tad mēs nospriedām, nu jā, tā vietā, lai mēs tagad, ja jau mums tā ir tāda problemātiska tēma, tad tad mēs to vienkārši atmetam, bērnus netaisam un tā arī nodzīvojam to dzīvi. Bet mums bija tā, radās tā izpratne, ka, nu nē, mēs vienkārši negribam to tēmu tā, ja viņi ir tādi, kas saka, defektīvi, ja, kā tu lietoji to īpašības vārdu, tad mēs negribam tā vienkārši viņu atmest. Tāpēc, ka tas nozīmē, ka ja šī tēma ir tik neatrisināta, tad man ir apziņā kaut kāds stūrītis, kurš ir problemātisks, un es gribu viņu atrisināt neatkarīgi no tā, vai man šajā dzīvē būs bērni vai nebūs bērni. Ja? Nu, jā, un tā bija arī tāda motivācija atrisināt to tā, lai nekas slikts, kāda slikta neatrisināta kārma nevēl kas tālāk. Nu, ja jāpiedzimst būs vēlreiz kādreiz, lai tad tajā dzīvē nebūtu jārisina. Nu, tā tad tas ir vēl viens tāds ļoti svarīgs moments, ko es sapratu, ka pati grūtākā karma atrisināsies pati pēdējā. Ja? Tāpēc, ka tur, kur ir vislielākie šķēršļi un to, ko visvairāk varbūt gribās, jo pašā sākumā man negribējās, man sagribējās vēlāk, ja, bērnus. Jā, bija tāds brīdis, kad... Jā, bija tāds pašā sākumā, kad man nebija tā kā, man bija, bērni, jā, bet ne tagad. Man bija tā nostāja tāda, kāpēc jāsteidzās? Bet tā nostāja to bija tad, kad kādu brīdi mēs bijām mēģinājuši un mums nesanāca. Jā. Un tad tu tā kā sāc uzdot tos, ja nesanāk, tad varbūt nemaz nevajag. Un tad sāc tā kā, tāds psiholoģisks moments, ka tad tu vairs tā kā nogursti no tā, ka tev visu laiku nesanāk. Un mākslīgi arī mēs negribējām. Jā, tas bija, kā saka, izslēgts. Mūsu iekšējā nostāja bija. Lūk, un tad vienas palmu lapas mums teica, ka mums būs 2 bērni. Un tajā brīdī, no vienas puses tā ir priecīga ziņa, no otras puses tajā brīdī uzsprāgst smadzenes. Tāpēc, ka, mēs jau tā zinām astroloģijā abi divi. Mēs savus horoskopus ļoti labi zinām. Un pilnīgi skaidrs, kāpēc sākumā un kāpēc Šiva tā teica, un kāpēc bija vienas lapas un otras lapas arī teica to pašu, un tad vēlāk citas saka visam citu. No vienas puses man forši ir, es šķiet, ka kaut ko es atrisināju, no otras puses ir tāpat fonā tā tēmā, ja es līdz galam visu atrisināju. Lūk, un šeit mēs ķerāmies risināt gan bērnu kārmu, gan dzimtes kārmu, veicām visas nepieciešamās upais, gan viņa barošanu, gan paēdināšanu, gan rūpes par dvēseles mieru, gan par to, lai uzlabotu statusu. Jā, mēs viņus arī turpinājām. Es jau biju paliku stāvoklī. Un tad mēs turpinājām. Un te arī īstenībā izpaudās tas, ka tu turpināji veikt tās senču upais, bet es jau būdams stāvoklī vairs nedrīkstēju. Es arī nevarēju, jo man bija sliktumi. Kādu brītiņu, ja, tas ir arī viens tāds moments, bet arī tas ir tāds, jā, ka piekodina vienmēr sievietes gaidībās tieši senču upais labāk netaisīt. Sākot ar to, ka neiet uz kapiem, uz bērēm un
lai vīri taisa dzimtai upais. Bet vīrs turpina. Vai tēvi. Vai brāļi. Uzņemās, tieši vīrišķais. Vai mammas, piemēram, kaut vai, tad nav stāvokli. Mamma jau nebūs tajā brīdī stāvokli. Mūsdienās jau visādi gadās. Topošā vecmāmiņa. Tā kā tas ir tāds arī moments, ka nebija tā, ka es paliku stāvoklī un tad tagad viss, tad viss upais ir nostrādājuši, mēs tagad rullēsim vienkārši tālāk. Tā kā tā arī nebija. Gadījumā bija tā, ka mēs turpinājām. Kā es paprasīju prāšanu šīm Nādiju, un tur bija vēl 3 homus Indijā jātaisa, lai pārvarētu tieši dzimtas kārmu, kas ir saistīta ar bērna rašanos. Arī dzemdības. Mūsu individuālajā gadījumā. Tas, protams, atkal tur individuāli, bet es atceros arī, lai dzemdības noritētu labi un tā tālāk. Tā kā senču, tāds kontakts ar senčiem, viņš neapstājās tikai tad, kad tu esi tā kā, mūsu gadījumā mēs sasniedzām to rezultātu. Ir tās 2 svītriņas testā, un tad viss. Tas darbs, kas turpinās, un vēl joprojām viņš turpinās. Īstenībā jau mums tagad, kad ir 2 bērni, un ar viņiem viss ir kārtībā, un viņi ir veselīgi un veiksmīgi, vai ne, mūsu ģimenes dzīvē, bet mēs turpinam to. Mēs ar tevi savu kārmu dzimtā būsim atrisinājuši par viņiem, par dzimtu. Tāpat ir jārūpējās katru gadu, neskatoties uz to, pat tad, ja tas ir līdz galam atrisināts, tā tad ir jābaro, jātais tarpanas un tīla homas, ātma šantī. To mēs jau paspējām uztaisīt. Bet bērni jau piedzima ar savu karmu no iepriekšējām dzīvēm. Viņiem nav viena un tāpat, viņiem ir viena dzimta mūsu dzīvē, šajā dzīvē, bet viņu iepriekšējās dzīvēs jau nav viena tāpat dzimta, kas tev un man. Un tur gan mums, gan ātma šantī, gan vēl viss kaut kas priekš bērniem ir jātaisa. Un ļoti bieži ir tā, ka kaut kāda nesaprotam šķērslis vai bērnam nemieris, vai viņam vai slimjošana, vai kādas grūtības ar mācībām ir saistīts ar jau pašu bērnu kārmu, ar dzimtu tai skaitā. Un tur gan nav mūsu variantā, bet konsultējot cilvēkus, es esmu ieteicis veikt dzimtas upais priekš bērnu iepriekšējām dzīvēm, kad tur bijušas problēmas dzimtā. Un tas palīdz bērniem būt veselākiem un veiksmīgākiem. Jo īpaši, kamēr mazuļi ir līdz 3 gadu vecumam, kamēr viņiem aizaug avotiņš, tikmēr viņi ir ļoti lielā savas dzimtas ietekmē un savu iepriekšējo dzīvi ietekmē. To es arī esmu savās lekcijās par bērnu aprūpi stāstījusi. Vairāk kārt vienmēr pieminu to, ka mazuļi šeit ir kaut kādas neizskaidrojamas nervozitātes bērniem vai slikts miegs vai vēl kaut kas, vai kaut kādas smagas slimības, kas uznāk mazuļiem, tad ir jāskatās detalizētāk, kas ir ar senčiem un ietekmi no dzimtas. Lūk tā. Un nobeigumā, ko mēs varētu pateikt mūsu klausītājiem, gatavojoties rudenim. Viņi ieplāno sev laikā un iespējās, viņu iespēju robežās veikt upais dzimtai. Jo, lai veiksmīgi būtu dzīve, cilvēkiem ir vajadzīgs atbalsts no 3 avotiem, un tas ir dzimtas atbalsts, tas ir guru atbalsts un dieva atbalsts, brahmana atbalsts. Lai jums izdodās šos 3 stūrakmeņus savā dzīvē sasniegt un šo atbalstu iegūt. Un mēs atkal atvadamies līdz nākošai reizei. Om Shanti. Om Shanti.